Mēs šobrīd esam Siguldas industriālā parkā. Tieši tā. Un, zini, stāvot zem šīs te formas, man gribētos teikt, ka tu esi industriālā parka karalis. Kaut kādā ziņā, un arī dizainers, jā, viss kopā. Jā. Es domāju, lai radītu šeit to vidi tādu pieejamu, acī tīkamu, lai cilvēkiem prieks. Pastāst varbūt tiem, kas nezina, kas šeit bija kādreiz. Tātad šeit bija bijušā Siguldas minerālu ūdens ražotne, bet, diemžēl viņa nobankrotēja. Bija liela stagnācija vairākus gadus. Šīs visa teritorija vairāk vai mazāk bija izzakta, nebija ne elektrības, ne signalizācijas. Tad šajā gadījumā bija izsole, riskēju, noriskēju, uzdrošinājos. Vai banka iedos, vai varēšu, vai kā. Un viss aiziet. Ja banka iedod, zibeņa ātrumos mēs meklējam nomniekus, nevajag jau arī kosmosus radīt, jā, tad tu vari ar tām telpām sēdēt un sēdēt viņās iekšā un nekā. Un Vasko, tev tagad ir apmēram 4000 kvadrātmetru, kur saimnieko tu pats un saimnieko dažādi uzņēmēji, kas ir tev nomnieki, jā? Tieši tā. Jā. Un šis ir tavs kronis, izstāst, kā tu pie viņa tiki? Scenārijs ir tāds, ka Rīgas kungiem bija pieturām reklāmas stabi, afišu stabi. Viņiem paiet laiks un viņi beidz eksistēt. Tad ir tā, ka viņi principā siež ārā, bet es katrai tādai kaut kādai lietai mēģināju atrast pielietojumu. Tad viņš man šajā gadījumā ir kā dizaina elements. Viņš pārvietās par mākslu. Nu ko, Jāni, tu man esi atvedis īstā vīriešu paradīzē. Ja tā paskatās uz visu šo te iekārtu. Tā tas ir. Tas ir viss, lai varētu būvēt un apkalpot inženieru komunikācijas. Šeit ir viss tas, ja ir avārija, jebkurā diennakts laikā, tev ir ko paņemt un noreaģēt un izdarīt. Jo tas, ko tu man arī pirms tam stāstīji, tu jau nestrādā ar jaunām inženieru komunikācijām. Tu ļoti bieži, tu strādā arī ar jaunām, bet tu ļoti bieži risini tās lietas, kas ir veidotas ar daudz vecākām tehnoloģijām, vai ne? Viennozīmīgi. Un kur viss vecais, tur ir rēbus, un viņš jāatrod, kāpēc tas tā ir, kāpēc viņš tajā vietā vai tajā tālākajā galā nesilda, pieņemsim, jā? Un izrādās, ka tur ir kāds, ir bijusi sūci un kāds gudrinieks ir ielējis apkurs sistēmā piķi, cerot, ka viņš tajā radiatorā vairs netecēs. Protams, tur viss ir slikti. Klausies, es nostājos pa vidu, jo es nevaru izvēlēties, kurš no šiem braucamajiem man labāk patīk. Vai šis, jo viņi abi divi ir satriecoši. Es saprotu, ka tā kā dāmas vakaros tamborē, tu ņemies ar šiem dzelžiem, jā? Tā ir sanācis. Tā ir sanācis. Jā, jo viss tas vispār ir vispār kaut kādā ziņā no pašas bērnības. Visu laiku ir kaut kas stumts. Un meklēt risinājumu, kāpēc viņš man iepukšās, bet neiet. Un tā ir iets no visiem mopēdiņiem, kamēr tu esi, protams, manā vecuma grupā esi pabeidzis ar javu, bet tas viss ir iekšā turpināt, kaut ko kņubināt, dabūt no nekā jau kaut ko skaistu, bet līdz galam. Klausies, bet ja paskatāmies, šim braucamajam ir 3 riteņi, viņam jau no dzimšanas ir 3 riteņi? Ieskasts vēsturē ir tāds, ka šī ir angļu mašīna, kur 70. gados Anglijā bija rūpnieciskā krīze, un viņi izdomājuši bija tā, ka tagad ieliks vienu riteni būs mazāk, un izmaksas būs mazāk. Un līdz ar to tāds te brīnums viņš ir. Bet šitas labs. Un es saprotu, ka viņi ir pilnīgi oficiāli satiksmes dalībnieki ar visu tehnisko apskatu, jā? Tieši tā. Ir ļoti liels brīnums arī tehniskajā skatē. Nevar jau uz pacēlāju uzbraukt. Jā, pacēlāju. Ir 2 sliedes, 3 ritenību sliedi nav, jā? Tieši tā. Un viņš ir gatavs
stabils satiksmē. Jā. Cik bieži tu izbrauci viņu? Kaut kādos skaistos brīžos, sestdienās, teiksim, jā. Tas arī viens no tiem mērķiem ir, tad, kad siguldieši pastaigājās, vai novada iedzīvotāji, jā, viņi vienkārši iet savās lietās, jā, un ieraugot šo gadījumu, viņi pasmaida. Un tas ir man vislielākais gandarījums. Vēl viena vēsturiska Siguldas vieta, kuru atpazīs gan tava vecuma čaļi, un arī jaunāki čaļi. Pastāst, lūdzu, kā šo vietu sauc? Šis ir unikāls vārds – Nāvenīte. Un kāpēc Nāvenīte? Tāpēc, ka šeit bija ļoti kritiski tajo priekš tiem laikiem ar tiem velosipēdiem braukšanas veids, jā, kritisks, jo šeit bija, protams, nedaudz savādāk, te bija vairāk kalnu, te bija vairāk koku, ļoti daudz riska, bet bija kaut kad, ka kaut kas tajā kokā bija ieskrējis. Ar kaut kādām tāmām jau līdz slimnīcas sekām. Līdz ar to viņš aizgāja kā vārds, kā Nāvenīte, un tas visus pievilka. Tiekamies pēc skolas 3 Nāvenītē. Un zini, kas ir lielākais paradoks? Mēs mūsdienās tērējam lielu naudu, lai būvētu jauniešu vidū ļoti iecīnītās saucamās velopumpu trases. Ja? Izrādās šeit bez maksas, bez nevienas kapeikas bija pēc būtības tolaik velotrases ar visām pumpām un bedrēm. Ja? Jā, un mēs tā vecumā paši atradām sev trasi. Nu, ja? Ja? Un tā mēs pavadījām laiku līdz vēlam vakaram. Jums bija sava Nāvenīte. Kā tad? Es tev neprasīšu, cik tev ir gadu. Es paprasīšu, vai tu zini, cik vecs ir panorāmas rats? Pēdējās ziņas liecina par to, ka panorāmas rats ir 1 gadu vecāks par mani. Nu ja, tas nozīmē, ka jūs ar panorāmas ratu esiet vienaudži. Viennozīmīgi. Vai tu esi Siguldas puika? No paša sākuma. No paša sākuma līdz šim brīdim. Kā tad? Jā. Bet izstāst man lūdzu, Jānis Stenders, es tevi pazīstu, man ir paveicies gan no darba puses, gan arī no cilvēcīgās puses. Ja tev vajadzētu pateikt 3 raksturīgākās īpašības, kāds piemīt Jānim Stenderam? Es domāju, neatlaidība un panākt rezultātu. Gandrīz par katru cenu. Vienkārši labs cilvēks arī. Es gaidīju, ka tu to teiksi, jo man gribās mazliet pasteidzināt tādu mūsu tipisko video veidošanas gaitu un pateikt, kā būtu, ja nebūtu. Mums ir tāda epizode. Un ja manā dzīvē nebūtu Jāņa Stendera, man nebūtu ātrās palīdzības zvans. Jo tu jau zini, tad, kad kaut kas neiet no komunikācija lietām, vienalga, lai kas tas būtu, pirmais zvans ir tev, un tā vēl nav bijis, ka tu to nebūtu atrisinājis. Un otrs ir tieši tāpat arī savulaik darba ziņā. Tad, man liekas, ka siguldietim ir katram, tad, kad kaut kas neiet, tad mūžīgi meklē tavu palīdzību. Liels daudzums, jā, mēģina balstīties uz manīm. Un ja man izdodas palīdzēt, un daudz reiz, pieņemsim, bez atlīdzības, man tas rada nopietnu gandarījumu. Ar gandarījumu es braucu mājās, vai vienalga tas vai pieņemsim kaut kāds nakts darbs, un tu no rīta celies ir forši. Jo ir izdarīts lietas, vai kaut kas ir baigi saglābts. Vai līdz ar to var rītdien notikt kaut kāda eksploatācija tālāk, dzīve turpināties. Jā, tā ir tāda svarīga lieta. Un vēl viena lieta, kas tomēr man pārsteidza, gatavojot avīzi, sinerģijas stāstus, es pirmām kārtām pilnīgi netīšām uzzināju, ka mums novadā ir azoviešu atbalsta grupa. Tie ir tie, kas atbalsta Ukrainā šo te azoviešu grupu. Un es biju ļoti pārsteigta, kad uzzināju, ka tu esi viens no mūsu novada azoviešiem. Tas ir sanācis. Man ir draugi un kolēģi, kas ir Azovas grupā. Viņi, protams, visi ir Rīgā. Un tas jau jebkurā variantā ir izaicinājums, aicinājums darīt, palīdzēt, cik man ir iespēja robežās. Jā. Un šajā gadījumā, ja man izdodas, es visu spēku palīdzēt.
Man liekas, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kurš nereti vairāk palīdz citiem un dažkārt varbūt pašam priekš sevis pietrūkst laika, ne? Tā man ir teikuši. Tā ir teikuši, vai ne? Un, zini, un tā ir tā viena lieta, ko tu man pirms pāris dienām teici, tad, kad es jau tā iesildījos intervijā un prasīju, kā tu atpūties? Atceries, ko tu man teici? Strādājot. Jā, tu teici, ka tu no viena darba atpūties otrā. Un atkal tā ir tā, man liekas, mūsu kopīgā iedzīme. Izdari vienu darbu un tad atpūsties uz otru darbu. Tieši tā. Vai ne? Saka, lūdzu, vai es domāju pareizi, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš, man liekas, visu laiku ir kustībā? Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Visu laiku kaut ko vajag darīt. Kaut ko uzražot. Bet tas ir gan darba ziņā, gan arī hobiju ziņā? Nu, abos. Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Hobijs ir jau otrs stāsts, un tas, diemžēl, ir tad, kad ir ļoti slikts laiks. Kad tā kā darbā varbūt viss ir nomierinājies, ja, un tad tu esi hobijā iekšā. Garie Ziemassvakari, tad ir hobijs. Tad kaut ko veido. Es jau gribēju prasīt, cik tad bieži gadās tā, kad darbā viss ir nomierinājies? Lēnām sāk nomierināties, sāk viss sakārtoties. Tiešām, jā? Jā, lēnām sāk sakārtoties. Tas nozīmē, ka tā no viena gala risinot pamazām... Jā. Jā. Vispirms tiek novērsts kritiskais, un tad jau ar plānveidā tad skatāmies, ko mēs varam mainīt, darīt, lai nebūtu avārija. Manuprāt, šis ir kaut ko vērts, jo es domāju, ka daudz jaunākās paudzes cilvēki nemaz nezina, ka savulaik Latvijā ražoja paši savus mikroautobusus, un šādas te Latvijas braukāja ne tikai pa Latviju, bet pa visu vareno Padomju Savienību, vai ne? Tieši tā. Tāds arī man bija mērķis radīt, lai mūsdienu jaunatni, šā laika jaunatni ieraudzītu un varbūt mēģināt interesēties telefonos, kas tad tas tāds ir, ja? Un parādīt, ka tik tiešām mēs esam ražojuši šādus auto. Šis ir principā jau tāda vēsturiska relikvija savā ziņā, ja? Tieši tā. Es šodien esmu tevi parāvusi ārā no taviem darbiem, un stāvot tev blakus, es jūtu vēl vienu tādu mums abiem kopīgu līdzīgu īpašību. Tu te it kā mierīgi stāvi, runā ar mani, bet tevī jau tas nemiers un tas kurbulis iekšā griežās, ka ir jāiet, ir jādara, vai ne? Jā, mēs beigsim šo sarunu un pilnu jaudu vēl. Un tas ir, man liekas, tas lieliskākais, jā. Tu iesi pilnu jaudu, es iešu pilnu jaudu. Tieši tā. Un iesim vēl kaut ko padarīt. Kā tad?